klāt rudens, labkrits, riepu maiņas laiks, ziemas riepas. Mums ir galvenais interešu objekts kā pircējiem, tā pārdevējiem. Tāltojas speciālists šajā jomā ar lielu pieredzi. Pastāst lūdzu, kā ir mainījušās beidzamos gados, kā ir mainījušās pircēju ieradumi, kā ir mainījušies un kādas vispār ir pārdošanas tendences, riepu piedāvājums, kā tāds riepu pārdošanas stils, riepu dīleru veikalu izmaiņas reklāmā un tā tālāk. Pastāstot īsumā. Katrā ziņā galvenais pircēju paradums nav mainījies. Un paradums ir pirkt vislētākās riepas, protams. Vislabākās par vislētāko cenu. Tas ir paradums, kas nav mainījies šo gadu garumā. Tātad, un tas ir saglabājis arī līdz pat šodienai. Es domāju, tur nekas nemainīsies. Bet par riepām runājot, riepas paliek labākas. Diemžēl paliek arī dārgākas. Tā kā īpaši nekas lētāks apkārt vispār nav pēdējā laikā manīts. Viennozīmīgi. Bet riepas ir vajadzīgas, tā kā izspilgt mēs nevaram. Viena, protams, ir šī likumiskā puse, kāpēc mums viņas ir jāliek un kāpēc mēs to darām. Ja? Un otra puse, protams, ir tas, cik mēs esam gatavi iztērēt. Un arī, ko mēs arī sagaidām no tā, ko mēs nopērkam. Riepu pircēji būtībā ir tie paši, un tas pats laiks, kad viņi sāk nākt, tas ir rudens beigas, tas ir labkrits, kas ir ārā šobrīd pirmās salnas. Tad bieži vien daudz prasa, kad mainīt riepas, vai tad, kad pirmoreiz apsaus loks, vai tad, kad pirmoreiz sasaus loks šķidrums pāciņā, grūti pateikt, bet tie ir signāli, ka noteikti tas ir pēdējais brīdis paskatīties, kāds riepas ir uz automašīnas. Bez ziemas riepām iztikt īstenībā nevar. Es neskaitīšu pāris ekstremālus, kas tātad tomēr uzskata, ka to var izdarīt, bet tie laiki ir pagājuši. Turklāt šobrīd nav izteikti riepu deficīti. Neviens nevar teikt, ka viņš nevar nopirkt riepas, ja nav riepas. Jā, ir varbūt atsevišķos izmēros kaut kas mazāks, varbūt mazāka izvēle kādos izmēros, bet praktiski bez ziemas riepām palicis neviens nav. Jautājums, protams, pa kādu naudu viņš viņus dabū. Riepas izvēlās tātad, protams, pirmām kārtām droši vien pēc cenas. Būsim realisti, skatās pēc cenas un vienmēr cenšas nopirkt to pašu augšgalu riepu, teiksim, par tā budžeta riepas cenu. Premium klases riepu? Jā. Tātad pērk gan ražotas, gan bezražu riepas. Šeit nav runa, kad ražu riepas būtu ļoti vajadzīgas mūsu klimatisko apstākļu dēļ. Teiksim, Skandināvija viņas ir viennozīmīgi vajadzīgas. Ja? Šeit nav Skandināvija, šeit nav tā, ka bez tām nevaram izbraukt. Bet te savu lomu nospēlē tātad mūsu ceļa apsaimniekošanai uzturēšanas līmenis. Un tieši tas ir iemesls, kāpēc pērk šīs ražu riepas. Jo tā būtībā pamata nebūtu. Ja nedzīvo galīgos laukos, tad tur tās radas nemaz nebūtu vajadzīgas. Bet pēc visu klientu, lielāko daļu klientu rūktās pieredzes, tātad šīs ražu riepas ir vajadzīgas, sakot to, ka nevar izbraukt pilsētu centrā no stāvvietas, tad ir šie ieputinātie pagalmi, un tad, protams, arī katram latvietim ir lauku mājas, līdz kurām neviens netīra ceļi, un, protams, tur arī vajag kārtīgas riepas, lai varat aizbraukt, lai izrakties līdz viņām. Par riepām pašām, tātad riepas paliek labāks, es jau minēju, paliek dārgāks neizbēgam, diemžēl. Tehnoloģijas attīstās, šobrīd vairs nav tā, ka atnāk vienkārši pās ziemas riepas, agrāk bija ražotas, neražotas, tad šobrīd jau var jautāt mīkstākas vai cietākas, laukiem vai nelaukiem, vai tur pilsētai, vai tur brauks sievieti vai vīrietis, ir jau ārkārtīgi šausmīgi daudz nians, arī riepu ražotāji šobrīd piedāvā tik plašu klāstu, atšķirās gan pēc zīmēm, gan pēc gumijas sastāvu, tātad, ir iespēja izvēlēties. Protams, šeit ir galvenais dialogs ar pircēju un pārdevēju. Var atnākt vienkārši nopirkt ziemas riepas kādā no lielveikaliem. Tur nebūs ar ko parunāt, izņemot pie kases. Tātad samaksāt. Otra lieta ir tātad iepirkties specializētos riepu centros. Tur ir tā kā pie ārsta īstenībā. Es nezinu, vai tagad, bet vienlaik bija tā ļoti aktuāls šis jautājums. Katram tur savu ārstu, katram savu mehāniķi, katram savu arī riepu tirgotāju vajadzētu. Un tad izveidojās šī normālā saikne, kad uz riepu sezonas
lai gan ziemas, gan vasaras cilvēks nāk pie sava riepu pārdevēja, un tad normālā atmosfērā būtībā jau kā gandrīz vai ģimenes locekļi pārunā šīs lietas, teiksim, riepu pārdevējs zina, ko klientam vajag, klients ir kļūst turīgāks vai problēmas ar kredīta atdošanu, viņš tad izvēlās varbūt kaut ko citu. Tātad, nu, šeit tāds dialogs veidos un pilnīgi normāli, kad cilvēks aiziet apmierināts un dabūs tieši to, ko viņš grib. Mēs iepriekš runājām, ir vesela rinda kompānija, kas, teiksim, krīzes iespējām, tā kā tur farmācijas kompānijas lielās, jā, tur, vietējās filiāls, celtniecības, tehnikas, īres kompānijas, kas iepriekš naudu vispār neskaitīja un brauc tikai premium klases riepām, ka, nu, tu pats stāstīji, ka izvēlās tos meitas brendus saucamos, nu, teiksim, tā kā Bārumu, Matadoru no kontinentāla grupas, kas iepriekš pat nepazina. Viņi cilvēki atnāk un saka, vai tu pastāsti par viņiem. Nu, varbūt vēl kaut kā ir mainījušies tie paradigmi beidzamo gadu laikā. Nu, īpaši tātad, nu, runājam par korporatīviem klientiem, tad, nu, es teiktu, ka īpaši nav mainījušies. Un, protams, ir atsevišķi klienti, kas varbūt ir nedaudz piegriezuši tos savu budžetu uz riepām. Galu galā katru gadu nepērk ziemas riepas. Jā. Arī. Tātad viņi kaut kā mainās. Tie, kas nav pirši kādu gadu vai divus atpakaļ, šobrīd varbūt ir nedaudz pārsteigti par cenām, jo cenas, nu, cēlušās, es nezinu, ap 30% gan vasaras, gan ziemas riepā. Nu, daudziem tas ir nepatīkams pārsteigums, protams. Bet tātad lielās kompānijas viennozīmīgi tomēr joprojām izvēlās. Tur ir svarīgi, vai kompānija ir vietējā vai galva ir ārzemēs. Tātad, ja šī vadība ir ārzemēs, tad tur, protams, uz šīm riepām skatās daudz savādāk, tur nepērk šos budžeta brendus, tur joprojām kompānijas pamat kaut kādos mērķos ierakstīt braukt ar premium riepām. Tātad tur ir zaļā domāšana uzreiz, kas ir, protams, joprojām vēl aktuāli. Tur ir riepas ar zemu rites pretestību, riepas ar garāku noskrēni. Tātad tur skatās šādu šo jautājumu. Varbūt tā nedaudz lokalizējot visu to jautājumu. Tātad latvieši šeit, protams, visi apmēram zina, pa kādiem ceļiem brauks. Visi skaita naudu. Nauda vēl ir bankas parasti. Un tad pērk kaut kādas lētākas riepas. Viņas nebūtu nav sliktākas. Protams, ja mēs salīdzinām tādu budžeta riepu un premium segmentu riepu, protams, tur tā pa metru ātrāk apstāsies un tur par 1000 kilometriem tālāk noripos, bet, nu, šeit ir jautājums, cik liels autoparks un kāda uzskaita tiek vesta. Ir lielas kompānijas nopirktas, kur katra riepa ir gan vai marķēta, katra riepa ir uzskaitīts nodilums sezonas maiņās, tad tur šausmīgi, tur var redzēt to ieguvumu. Ja tur tāda uzskaita netiek vesta, tad būtībā, nu, plusi, mīnusi tikai redzam tad, kad pērk vai dārgāks vai lētāks riepas, un tu eksploatācijas gaitā īpaši neseko tam visam pasākumam. Protams, tad uzreiz labāk ir izdevīgāk nopirkt kaut kāds lētāks riepas, uzlikt un aizmirst par to. Joprojām ir šis vissezonas riepu tīkotāju pulks. Viņš nepaliek mazāks, nepaliek lielāks, viņš tāds ir apmēram. Nu, ko nozīmē vissezonas riepas? Nu, to jau vairāk kārt esam runājuši, es domāju, ka nu, vienkārši nav slikti vēlreiz atgādināt. Nu, vissezonas riepa būs slikts ziemā, slikts vasarā. Nu, neviens no riepu ražotājiem šobrīd tā īsti nav tā deklarējis, ka kāds no viņu modeļiem ir šī vissezonas riepa. To parasti interpretē pārdevēji un, protams, izējot no tā, kāda riepu modeļa tiek piedāvāta. Tātad, kā vissezonas riepu mēs varam uzskatīt ziemas riepu, tātad ir šis M+S marķējums. Bet varbūt ar cietāku sastāvu, varbūt mazāk lameles tur ir, un ar viņu var braukt ziemā, un ar viņu varēs nobraukt arī vasaru. Bet, nu, viennozīmīgi ziemā viņa zaudēs, tāpēc, ka tur būs mazāk lameles. Tur ir cietāks gumijas sastāvs. Savukārt vasarā viņa zaudēs, tāpēc, ka tur tomēr ir lameles, kas vasaras riepai nav vajadzīgs. Un šis gumijas sastāvs, nu, atkal nav atbilstoši vasarai. Tā kā tur ir šī spēle, šie kompromisi, nu, galvenais mums ir ziemā šī saķere. Nu, protams, vasarā var braukt vienalga ar ko. Neviens nerēķina, es domāju, tie, kas brauc ar šīm vissezonas vai ziemas riepām vasarā, neviens neskatās, ka viņas sliktāk ripo, ātrāk nodilst, sliktāk bremzē. To neviens neskatās, galvenais riepas, ietaupīt naudu, nav nopirsts un viss tātad. Tur nav prasības nekādas pret automobili, tur neko caur stūri nejūt cilvēks, un brauc vienkārši ripinās. Nu, viņš domā, ka viņš ietaupa. Nu, droši vien, ja pareiķināt, un nezinu, vai tur tas ietaupījums tāds būtu, es domāju, arī mēs nevaram nekā izteikt ciparos droši vien šo drošību, jo bremzēt vasarā ar ziemas riepām, nu, ir liela starpība pret īpaši lameļotajām. Bet, nu, tas ir cilvēku taupība, nekā to aizliegt mēs nevaram.
tas ir katra paša izvēle. Bet nu, mēs varam aizliegt un ir aizliegts braukt ziemā ar vasaras riepām un tad ziemā ar kaut kādām riepām, kas vismaz atbilst šim M+E apzīmējumam braukt cilvēki. Un nu, varam būt daudz maz vismaz droši, ka neviens nebrauc ar vasaras riepām ziemā. Labi, tad pastāstīsim kādu par šīs sezonas aktuālajiem jaunumiem, kādiem tad īsos vārdos. Jaunumi kaut kā vienu brīdi bija kā no pārpilnības traga, tad šobrīd ir nedaudz viss tas apstājies, jo, ko mēs redzam iet veiklā joprojām. Tātad šo pēdējo 10, 20, 30 gadu laikā riepas joprojām ir palikušas apaļas, nav nekas mainījies formā. Viņas joprojām ir melnas, nu, un joprojām smird pēc gumijas, tā kā pa lielam tur nekas nav mainījies. Viss šīs izmaiņas ir klienta acīm neredzams, tas ir kaut kur iekšā, tas ir eksperimenti ar kordu, eksperimenti ar gumijas sastāvu, bezgalīgās šo lamēļu iegriezuma interpretācijas. Tātad tur ir 3D, 4D, mēs jau aizējam vairākās dimensijās, bet nu, tādam ikdienas lietotājiem tas tā īpaši, nu vismaz no ārpus nav redzams. Tur vajag pakniept un paplest un paskatīties, un varbūt vajag salīdzināt divas dažādas riepas. Pēdējais varbūt, es no tādām novitātēm varbūt teikt, ka beidzot ir parādījusies sērija veida riepa ar ielīmētām radzēm. Šī radža ielīmēšana arī diezgan ilgi tiek kulāros atrunāti, jo parasti līmē tikai sportisti. Un tas ir tāds absolūts roku darbs, tur ar super līmīti katru radzi tur ielīmēt iekšā. Tad šobrīd beidzot kontinentāli ir parādījusies sērija veida riepa ar ielīmētām radzēm. Riepas veiktspēju testos skatoties, tas īpaši nav ietekmēs. Viņa ir laba, viņa ir teicama. Šeit ir runa par to, ka šīs radzes saglabājās. Jā, neizkrītās. Jā, tas ir tāds ilgtermiņā ieguldījums šādi riepu pērkot. Un pārējie ražotāji tātad arī kontinentāls vairāk spiež tiešām uz šīm neredzamajām. Pamaina sastāvu, tur nedaudz vairāk kaut kādas lietas ir to, ko mēs neredzam. Salīdzinot katrā ziņā, tad, ja mēs varam ticēt šiem rādītājiem, tad visu laiku mēs katru sezonu braucam ar 2-3% labākām riepām kā pērn. Tā tas ir.